Sveiki. Viestam. Jā. Kas tas ir? Kāpēc tas ir? Kāpēc ir daudz faktori, bet tas ir dizains. Ok. Tas ir dizains, it kā ugunis domāts. Klausies, bet neiet nost. Neiet gan. Tā nav uzlīme, jau uz Tā mājām. nebūtu. Likās, ka tas ir fake. Nē, tas ir real. Nu, nē, zini kā piedāvāja, kāpēc, ne? Es domāju. Pagad, tas ir tagad frizētava vai vienkārši kāds temu pasūtījums? Man frizētavā piedāvāja čals, tas, kurš frešautā ir tāds Ričards, kurš man piedāvāja, tad man bija tāds, kāpēc ne? Klausies. Jo es šā vai tā domāju, bondus taisīts, vienkārši nedomāju dizainu, bet es vienmēr gribēju dizainu uztaisīt kaut kā tāpēc. Klausies, nekur nekad neesmu redzējis Latvijā nevienam šādu zīmējumu. Pagad, tas tagad Kaut kam ir. sanāk, tu uzliec trafaretu un krāso matu šādi, vai ne? Nē, ar brīvu otiņu paņem. Šauj. Bet tā ir matu krāsa, Jā, tā ir matu krāsa. Klausies, tā taču ir biznesa niša. Jā, vispār es domāju, tur varētu labi sanākt. Ja kāds māks zīmēt, es domāju, ar to var nodarboties. Mums 19. spēle ar Mārupi. Nē, tas neiznāks tik tad. Karoče, pēdējā spēle pret Ventspili. Kāds varbūt grib pieteikties šitā zīmēt pieaugušajiem un bērniem varbūt matus? Cik ilgi aizņem? Nē, man aizņēma. Baigi ilgi. Man aizņēma iznāk. Es sāku visu 3 un beidzās 10 vakarā. Ok, tad tas spēles laikā neiekļausies cilvēks. Nebūs. Nu labi. Bet Gatavs pie skānas. Es to sauktu par ugunīgu frizūru. Tā ir ugunīga frizūra. Paldies. Mums noliktavā ir liela žurka. Aivariņš plosās. Dabujām. Paldies mūsu draugiem. Mēs dabujām eiro paletes. Liksim apakšā, lai nebūs betona jāguldā mantas. Aivars plosās, jā. Deisi ārā bardeks. Desi ārā bardeks. Jā, labi, es tieši parunāju pats ar sevi tagad. Nu ko, pirms spēles treniņš Džeki labā nosacījumā gatavojas spēlēt skansti. Savukārt es visus šos gadus tumbas mēs esam aizņēmušies no maniem čomiem. Un nevienmēr viņas ir pieejamas, kad mums vajag un tā. Un laikam esam nobrieduši tam, ka mums vajag pašiem savējās. Tāpēc lētāko iespējamo komplektu man šoms skaņinieks atlasīja un šeit veiksim darījumu un iegādāsies pašas savas tumbas, jo viņas tāpat mums vajadzēs un visu laiku braukāt un lūgt draugiem. Paldies, ka viņi neatsaka, bet mums vajag pašiem savējās. Tāda minimālo komplektiņu. Kā saka, jo visi iet uz priekšu un ja sākumā mēs nepirkām, jau likās tas tāds, cik ilgi mēs darbosimies tā kā un tas tāds joks un tā, bet laikam jau vajag. Jā. Tā kā pret skānsti diskvalifikācijas mums ir gan Ozolam, gan Trapučkam, tad mūsu centra aizsargi būs šie te vīri. Tie baltie. Gandrīz. Bija. Labi, Helmut! Labi! Jā. Kāpēc es bērnībā ar to nodarbojos, es nezinu. Tīram noliktavu un man ir daži jautājumi. Krom? Ko tavas sapenes dara noliktavā? Viņš pats sastāvēs. Kādā treniņā un es viņus aizmirstu. Pēc nedēļas tikai sapratu, ka Bet kas viņus vilkt nost tā kā? Nē, dušā iegāja. Ok, sapratu. Es daru noliktavā. Nē, nekas nebija. Tā, pilna mašīna kartona, bet viņš pastrādājis. Var. Pilnīgi neērti. Tik daudz vietas. Nekas drīz atkal piegānīsim. Tā ir otra puse. Tas būs nākamajā reizē, bet, lai saprastu, šeit bija tā, ka līdz šeit nevarēja ienākt. Tagad ir, pasties, pat vienu tukšu kastu liek, pat tā kā neērti. Tur mums ir merči, tur pagājušā gada merči. Tur ir ūdens mums stāv, te viena brīvs stūrīts un
Tā vieta mūsu sponsoriem atbalstītājiem, kur droši varat nest naudu vēlams nākamajai sezonai. Kaut kā tā, mums ir elektrības stūrītis. Šitas ir tad, kad bumba aiziet pāri. Jā, tur jau Māris gāja. Stafa kartas, te ir artefakti. Tad tas kaut kā aizmirsis. Tā, te mums skaties, kas mums ir gudrināmais Tvaika gludeklis. Jā, rekur, tad vienkārši te mums ir mērķis apsaks drusku, lai tur nepatakļojās. Un tad, ja es aburzīs tā, Nu jā. Pat ir lietots, kas mums vēl ir. Viss kaut kas labi. Ekskursija mazu. Esam ar Kristiānu Old Trafford Hanzas teritorijā, netālu no Veikala esam. Labi, pie Jo veikala. visu laiku mums nav, tad pēkšņi atsūta nav baby oils. Nopērkam baby oil, tagad kapsikams nav. Labi, ejam pakaļ kapsikam, labi, te veikals ir blakus. Atliek vēl tikai uzvaru dabūt. Grūti būs. Man kaut kā Hanzā skāns tā ļoti nepatīkams pretinieks, tā kā, jo mēs pagājušajā laikā mēs bez variantu 0-3 dabujām pakaļ. Jā, un tagad, man liekas, viņi arī, nu labi, ne visus uzvar, bet viņiem kaut kādu winning streaks. Tā kā, Iesim lūkot, jā. jo man liekas, mums komandai nepalīdz tas, ka teorētiski mēs varam izkrist vēl, bet praktiski vairs ne, laikam. Un mēs ne par ko necīnamies par vietām augstajām, un arī ne par izkrišanu. Līdz ar to ir tāds, uzspēlēsim bumbiņu. Nebūs uzspēlēsim. Būs kapiņš, es domāju. Visi gribēs pierādīt. Daudzi gribēs kaut ko pierādīt. Gribēs, jā, bet NBA apakšā tos sēž, tas, ka tā kā, tas nav dzīves, nav jautājums. Uzspēlēt. Mīlu šo. Principā mēs šeit Hanzā komanda jūtās kā mājās. Ja mēs paskatījām, ka mūs no starta 11 spēlētājiem 8 ir kādā dzīves posmā bijuši FS Meta audzēkņi. Tā kā, paldies, tiešām paldies, jo 8 no 11. Aleksandram ļoti piestāv būt trenerim, tā kā nevēl B kategorija kārto. Tev praksa šī skaitās tā kā? Nē, man visu dzīvē praksa. Es kopā ar čaļiem. Veči, viena lieta no manis. Par tiesnešiem izdariet tā, lai viņas jūs mīlētu, ja? Un, jo mazāk runāsiet, jo labāk būs. Un otra lieta, bijušie skanstieši, metieši, ja? Vēsu prātu, nevajag šeit nevienam pierādīt ar vārdiem, jāiesit goli un visu. Davai fokus uz rezultātu. Jā, davai, Džeki, ja tā kā runājām, pirmās 10 minūtes mierīgi pastamies un pēc tam aktivizējamies reiz visi kopā, runājam. Ja? Un tiešām par tiesnešiem rūdžu, ja? Draudzīgi. Jā, protams. Davai, Džeki, viss mūsu rokās. Futbols vispirms! Standarts spēles 3. minūtē kaut kāds dīvains rikašets par sieniņu un bumba ielido vārdos. Man liekas, ka man rezultātu piespēles iedeva viņiem, ja bumba atpakaļ pie manis un te viņi izpildīs sodas, kas mums būs protokolā. Protokolā. Kurš sūds ieldoj? Pirmā puslaika beigas 1-1. Interesants spēle, tad atklāts futbols. Sodiņš, nē, es nosauc. Normāli. Sakas tā sezona, kad gribās tos apsodām uz 100. Prasa. Man ir forši tādi plāksteri sagatavoti augstam laikam, gan uz kājām, gan šeit uzliet zem cimda. Kaut kā viņi tur bišķīt Paloki un paloki, un tad viņi
Jūs, ka man reāli tik toks nosaucis sežot te? Es domāju, nākamā ārpus spēle būs jau jādomā par viņiem. Tur ir tabula. Uj! Jā! Ai! Kas bija? Tev bija video, paskaties. Kā, tur dabūja aizmūdīt. Nesapratu, kas te bija. Man ir nofilmēts, bet kas tur bija, es nesapratu. Nav tas spēles, parakst. Kaut kad jau uzvarēsim. Šitā? Tu var nolikt savus krāsas. Bet vārdu vai parakstu? Šitā, jā? Šī nav provokācija? Šī nav provokācija, nē, ejam ārā no stadiona. Kas tas tās mētājs, tas zemē tas? Jāpaceļ vienkārši. Te ir ieeja. Es domāju, kāpēc es meklēju ieeju, nevaru atrast sākumā. Nu, skaidrs. Labi. Atstāsim kā bija vai noliekam tā kā? Labi. Lai paliek. Es stāvu šādi. Mēs ar Kristiānu esam piga, ja? Jā. Vienā sakot, kaut kur mēs esam dzeram malu un Nu, atnācām vienkārši uzkost, pasaudiet mierīgi pēc spēles, jo... jā, es montēju pēcspēles intervijas un Jā. filozofēju. Es vienkārši filozofēju par dzīvi, par to, ka šodien tā spēle Hanzā bija ļoti harmoniska. Nekādu stresu, visādi čilā. Un es sapratu, kāpēc. Iepriekšējās spēlēs visās ir bijusi kāds no metas vadības vienmēr ir bijis. Vai Aleksandra kungs. Vai kāds vienmēr kaut kāds tāds nervs tur iekšā. Šodien neviens nebija no viņiem un pilnīgi harmoniski forša spēle. Tad, jā. Jā, tur mierīgi mašīnu noparkot. Neviens tevi nebļauj visu nesauc par... Nesauc uz Krieviju, jā, nu tā. Un nebija tā, ka pagājuši gadu Futbols TV tur gribēja... Futbols TV pagājuši gadu tur dzīvo naudu prasīt. Tur bija Jandāliņš. Bet šogad ne, viss tur mierīgi. Jā. Tad ir pietrūkst patiesībā. Nekas nepietrūkst. Bija normāla futbola spēle, jaunieši pret jauniešiem un... Nē, mums jau nav pensionāri. Pensionārums nav. Un vēl mēs apmainamies ar viedokļiem, kurš montē video. Jā. Es, piemēram, montēju iznācis aplikācija tāda Adobe Premiere. Kur tu montē? Filmora. Tagad ir maksas, bet man tas kompi ir tā programma. Tā kā ir. Bet tas kompis neko nemontēju. Es montēju visu telefonā, jo tā ir ērtāk kaut kā. Nu, man. Tu vari atcerēties no savas futbolista karjeras briesmīgākos laikapstākļus, kādos nācies trenēties, spēlēt? Jā, Liepājā 30 cm sniegs. Tad bija... mēs tikai šļūcām, lai atņem bumbu, tas arī viss. Tas bija nešķūrēt laukums, vienkārši tā kā vienkārši sniga visu laiku. Otrajā puslaikā izgājām, vienkārši bija šitāda kārta. Visi nesavainojās? Nē, bija ļoti jautri. Sniegs droši vien, kaut -25 ar sniegu. Tukumā? Jā, Tukumā, jā. Tāds, ka nav notīrīts laukums tikko tāda kārta. Jā, Hanzā. Tur Hanzā ziemas treniņi. Ledus, vienkārši ledus, uz visu laukumu ledus. Pirksti, zili, tu atnāc mājās, viss tagad. Stulbākā lieta, ko var izdarīt, tu uzšauj karstu ūdeni virsū, ķip sasildīja pirksti. Viss sāp. Tu domā, bez nagiem paliks. Man pēc tam iznāca abus īkšķi nagus vienkārši ņemt nost, griezt nost, jā. Man aizgāja pie podologa. Viņš ir podologs. Un nogriezt nost, nocirt nost. Kaut kā tā. Spēlēt kaut kādā U13 vecumā. Smiltenē, kad bija kaut kāda -15 rīsiem rociņām. Kaut 13 vecumā. Tas bija trakākais. Pēc tam ģērbtuvē atceros raudāju, ka rokas viss bija vienkārši pārsaluši. Tā kā tas būtu laikam... Uzvarējāt vismaz? Jā, bet nu pat tādu laiku jau futbolu neviens nespēlē, kurš izdzīvo. Jā, bija ar saldu slīvām, bija Jelgavā spēle, sniegā, pa visu sniegu. Vēl sniega papildus, un jau sniegs bija uz laukuma, nenotīrīja, un jā.
Nē, neatceros. Nav pagaidām bijis. Spēlē futbolu tikmēr laikā. Es domāju, vienīgais, kas man varēja būt tāds, kad bija saldu, mēs ar saldu spēlējām Grobiņā, ka bija pilnīgi tā, ka no pludmales pūta smilts uz laukumu, tā kā jā, un acīs arī. Man liekas, Liepājā. Atceries, kad mēs, man liekas, tas bija otrā līga vai pirmā? Otrā pret Liepājā, tur bija lietas. Es tur tā samirku kā Sūds žurka. laukums. Liepājā. Nē, bet tas bija tas karostas laukums. Pilsēta skaista. Laukumi nav iespējams spēlēt. Un arī vēl Grobiņu laukums. Atceries, pret ko mēs pret Dienvidkurnu spēlējām? Laukums Un vēl Liepājā Ingvers negaršīgs. Visur Ingvers negaršīgs. Nu tā bīstamākie ir bijis kaut kāds bērku un negaiss nereāls. Kaut kādā Liepājā toreiz, bet standartā ir milzīgs sniegs. Kad vēl slapjais sniegs, kad tu dod to piespēli, vēl tas sniegs paliek pie bumbas un viņi vispār neaiziet tik traki. Tas ir kaut kas tāds. 2023. vai 2024. gads pārspēlēs pret Metu. Pirmā spēle, mīnus cik 5 grādi. Es jau pliku galvu, tā kā tev spēlēju. Man augsts bija. Tu biji vārtos? Jā. Es atceros, biju uz to spēli. Bija, jā. Pirmais puslaiks 2-1 zaudēja. Vai, pareizi sakot, 1-2. Un tad, jā, otrajā puslaikā ātri ielādām gols un visu uz zemi aizgājām. Puslaikā treneris neatrada pareizos vārdus? Neatradām, vienkārši ielaidām. Teicām, nevajag ielaist ātri vārdus pirmās 10-15 minūtes tā vienkārši un 3. minūtē vai 4. ielaidām. Mums Alberta bija viena pārbaudas spēle Babītē, kādreiz viņai bija tā virslīgas komanda, ka viņa tika. Mums bija ziemā pārbaudas spēle. Tur vēl ģērtuve bija tālu. Un tur bija tā, ka mēs vienkārši, tur arī rezultāts, man liekas, 0-10 bija. Es vienkārši stāvēju sasals. Tas bija briesmīgi, jā. Cik vai? Pastāja 10. Tā ir sērijas, kas ir cilvēki. Maikl. Vienu ielaid, ja? 2. Miroņi. Malači. Mārķis par vēl, lai godīgi! Tas ir godīgi! Vai skaitīsim? Uz zemes. Valgi iedos uztaisīt. Davai, mēs skaitīsim. Nē, Ziga arī. 1, stop! 2. Jā. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Futbolam ir grūti, arī futbolam skumst, arī futbolam ir licies, ka tas ir dzīves pārpratums. Arī futbolam ir stulbi, arī Daugavas stadionā nav jumts. Kā katru, bet nomēram tā, jūs saprāt ideju. Arī mani bijis grūti, arī man dažreiz skumst, arī mani licies, ka es esmu dzīves pārpratums. Arī mani licies stulbi, arī mani braucis jūts, arī manā ielā paliek baisi, ka arī tumšs. Manā dzīvē viss ir īsts un nekas šeit nav burts. Manā dzīvē vēl ir sapņi, kas mani vēl šeit tur. Esmu sauļojies, es peklēju un nepiededzis līdz. Esmu salis nostis debesīs, kas spalva nenotrīs. Tā mana dzīve, kas man te galā šūpojas. Tā mana dzīve, kas nekā nebaidās. Tā mana dzīve, kas pati spokojas. Tā mana dzīve, bez viņas nebūs man nekā. Un ja pienāks reiz brīdis, kad baidīšos, es priekš manis neziedēs ne rozes un pat drāņķa pienenes, tad jūs mani kliedzot dzirdēsiet, kas augtu jods. Un pie mana kapa teiksiet, draugs, mums bija gods. Tādēļ teikšu to, cik skaļi tev vien vajag. Ja tev sāp tik ļoti, draugs, paņem tad nu lai. Tādēļ teikšu to, cik skaļi tev vien vajag. Ja tu mīlēt proti savu dzīvi prom nepalaid. Tā mana dzīve, kas man te galā šūpojas. Tā mana dzīve, kas nekā nebaidās. Tā mana dzīve, kas pati spokojas. Tā mana dzīve, bez viņas nebūs man nekā.
gada galā šūpojas, tā mana dzīve, kas nekā nebaidās, tā mana dzīve, kas pati spokojas, tā mana dzīve, bez viņas nebūs man nekā, tā mana dzīve. Nu, paldies! Lācīts ir bēdīgs, tāpēc, ka prasām no Daugavas stadiona ārā būs nomira autobusu, pazudīja Auda. Un paldies Dievam, tepat Rīgā iebraucām kādā placē autobusu un mainam citu autobusu. Es ceru, ka uz spēli mēs paspēsim, bet tas ir piedzīvojums. Pēdējais garais izbraukums. Izbraukumiņš. Nē, viņš ir stāvējis vienkārši, tupu vienkārši visu laiku. Esam jauni autobusā. Te ir bijuši plūdi kaut kādu, bet, lai viņš brauc. Viņš brauc, cerams. Jā, Haidī. Kā es sakam, piedzīvojumiņš. Maziņš. Te jau reizi vispārmējas apkopātāk. Ko? Ieradāmies 45 minūtes pirms spēles sākuma. Tā lēnā ripināšana, ko es teicu, jā? Pirms no paša sākuma ātri kustinām. Vai. Kārtīgi, jā? Kārtīgi. Labs, jā. Davai. Davai. Mīļu, hei, Rēzekne mīļotā un spēki pilnā skan Rēzeknes himnā. Hei, Rēzekne. Bija tāds slavens video, kur futbola spēles laikā šeit pa šo ielu traucās mašīna un aizbrauc taisni šeit līkumā. Tā kā, jā, tas bija šeit. Futbols un autosports. Žigs smags. Tas ir soliņš, tiešām var, tiešām nozīmēt. Čeki, šodien vēlos redzēt no mums, no pirmās sekundes, kad visiem, kas ir šeit klātesoši, ir skaidrs, pēc kā mēs esam atbraukuši. Ar bumbu, bez bumbas, es gribu redzēt tikai vienas komandas dominants laukumā. No pirmām sekundēm maksimāli ātra kustība, komunikācija un kapiņš. Ja? Davai! Džeki, viss ir skaidrs, 3 punkti. Tas ir vienīgais, ko mēs šeit atbraucām darīt. Ja? Visi kopā no paša sākuma. Viņi iesāks uzreiz ar presingu, ejam klāt, runājam. Galvenais lūdzu runājam, uzņemamies atbildību un maucam. Futbols! Maucam! Un mēs esam ādara ejam uz tribīnēm projām. Jā, mēs esam solījuši pilns, mēs esam uz tribīnēm. Žiga nospēra soliņu nestoju puišiem vienkārši. Jā, tāds vēl jaunu soliņu. Mūs sveica OptiBet nākotnes līgas spēlēm. Es pieļauju, ka tā viņi piesaka visu sezonu, visas spēles. OptiBet nav taču OptiBet nākotnes līga, Madara? Nav nekāda līga, nav vienkārši nākotnes līga. Rēzekne futbolu mīl. Rēzeknē man patīk viss. Gors, super vieta, olimpiskais centrs, lielisks stadions, arī perfekts ir izvēle. Jā. Man ļoti patika, ka tikko nāca skatītāji un saka, ir jau dīvaini sajūta, dzīvojam Rēzeknē, bet ejam atbalstīt otru komandu. Minūtē. Ja nemaldos, skaisti izspēlēja Rudolfs Muižnieks, manuprāt. Viņš ir maziņš un tādu, ja. Rūdža no vārta priekš cietries bumbu vārtos 1-0. Esmu ļoti priecīgs. Madara, vai tu esi priecīgs? Es esmu ļoti priecīgs. So excited. Nekā, vēl jāiest, vēl, lai... Nē, bet man liekas, ka Rūdža. Laikam Rūdža. Aiziet, te fonā skan ierakstā atbalsts, tā kā. Bet ļoti gaumīgi, klusināti, tā kā ir tāda atmosfēra.
26. minūte, ja nemaldos, Kristo Kravčenko 2-0, un man cits pavisam mierīgi jau. Jau ir mierīgi, ja? Vēl trešrodas, viņš pavisam mierīgs. Otrā puslaiks sākumā zaudējam vārtus. Mazs bardaks pie mūsu vārtiem un izripo lēnām. Bomba ieripo mūsu vārtos 2-1. Vēl esam vadībā. Sāka līt lietus. Mūsu fani ir forši barīši. Viva PPK! Viva PPK! Reizē laukumā devās viņa Japāņu viesspēlētājs, kurš, manuprāt, ir viens no labākajiem spēlētājiem līgā. Pirms traumas, kur arī pavasarī bija tiešām ļoti labs spēlētājs. Un es kļūstu bažīgs, jo ir 2-1 mūsu labā, bet tā spēle tā kā tāda amerikāņu kalniņa ir. Kompensācija 3 minūtes, ļoti nervoza spēle. Minūte vēl palikusi. Tā ir minūte, pusotru palikusi vēl nervoza spēle. Esam vadībā 2-1 vēl, bet tas viss ir tāds Rēzekne pilsēta, kur miracles happens. Cerēsim, ka ne. Nē, bet zin kā, Madars domāju, baigi forši, ka viņiem ir kruts kultūras centrs. Ģērtas krutākās kādas mums ir bijušas. Kultūras centrs. Nē, Gors, arī sports. Ir krutas lietas reāli. Bet mēs jau par to maksājam. Bet mēs par to maksājam. Bet šeit ģērtos vienkārši ienāc bomba, iekšā topčiks. Un apmaldies. Arī pirci. Arī tu visi super vienkārši. 2-1 laimīgu uzvaru Rezeknē. Esmu ļoti laimīgs un priecīgs, jo tā bija grūta uzvara. PPK! We born PPK! Kā es minēju, prieks, ka esam kopā un tik kuplā skaitā atbraucam. Tas palīdzēja mums uzlabot pagājušās sezonas rezultātu. 2 spēles mums ir rezervē, bet pa 1 punktu šogad jau esam savākuši vairāk kā pagājušā gada. Tagad tas ir pirmais. Jā, bišķi, let's go! Tātad neliels progress ir, bet vēl 6 punkti ir jāpaņem, un tad jau būs labāks progress nekā neliels. Treneris arī malicis, jo ielika balstu zem uzbrucējā, kurš otrs rezultīvākais, un šodien arī asists un goliņš. Jaunais etaps šīs dienas teambuildingam ir izdevies, ķeksīts ir. Un jā, bija šī grūtāk nekā gribētos tas otrais puslaiks, bet beigās 3 punktu uzvara, kas ir pats galvenais. Un atlikuši 2 spēles, ņemam 2 uzvaras un turpinām, Džeki, turpinām. Paldies! Naglo klāt! Golnists tvara, naglo tev arī? Tā kā visiem pirkstiem! Tā. Jā! Vēlreiz! Tā, kas mums šogad ir krituši? Smiltene, Rīga, Skanste, Rēzekne, kas tie tādi? Olaini, Tukums, Smiltene, RFS un Rēzekne.